Jau vairāk kārt esam stāstījuši par Baložiem, taču te jaunumu netrūkst, un tādēļ aicinām jūs doties uz šo pašvaldību vēlreiz, jo sākoties rudenim atkal padomā jauni darbi un jaunas lietas. Man ir liels prieks, ka mums ir dot iespēju pēdējos 6 gadus tiešām realizēt tās mūsu ieceres, lai nu viņas ir nepilnā formā, bet mēs realizējam un iesim tālāk un darīsim visas iecerētās lietas. Bet runājot par to rudeni un par cēļiem, es jau gribētu teikt, ka pašvaldībām tas rudens jau drīzāk ir tā kā tā nākošā vasara, nevis šorudens. Mums vēl darāmā ir daudz. Mēs vēl gribam izdarīt ļoti, ļoti daudz, un mēs jau esam diezgan daudz ko izdarījuši, lai mums vēl būtu vēl vairāk darba. Tad skatoties šeit uz galdu, mēs redzam, ka mums ir vesela virkne dažādu dokumentu priekšā. Un runājot par mūsu bāra bērnu teritorijas plānojumu, kurš ir cietis no visdažādākām pusēm, visdažādākām ambīcijām, mēs esam nonākuši finiša taisnē, un jau gan es vairs neredzu nevienu iemeslu, kāpēc mums viņš oktobrī nebūtu apstiprināms. Mēs esam mēģinājuši pierādīt gan sabiedrībai, gan opozīcijai, gan dažādām valsts institūcijām, ka mūsu koncepcija ir pareiza, ka mēs zinām tālākas nākotnes attīstības iespējas, bet vai nu personīgu, vai politisku, vai kādu citu ambīciju rezultātā, mēs esam tā kā ēvelēti, tā kā apcirsti, tā kā apcirpti. Un beigās mēs esam nolēmuši, ka ja reiz tā, ja kāds cits ir gudrāks par mums, tad mēs dosim mazo pirkstiņu, pamēģiniet izbaudīt savu darba augļus. Un tā patreiz priekšā man stāv ļoti interesants projekts, kurš aizsākās pagājušā gada rudenī, tad, kad mums apspriešanā otrais bija mūsu teritorijas plānojums. Un, lai pierādītu iedzīvotājiem, ka mēs zaļajā ielā, zaļajā teritorijā negribam būvēt daudzstāvu mājas, biroja ēkas vai vēl kaut ko tur, pieņemam lēmumu šajā vietā izvietot bērnu pilsētiņu. Vismaz 2 apspriešanu laikā arī šī teritorija ir cirpta un griezta un strīdēta, un mēs esam saņēmuši no 787 onkuļiem un tantām, tētiem un mamām, mammītei un opīšiem pretenziju, ka šajā vietā noteikti ir jāsaglabā tikai un vienīgi koki. Līdz ar to mēs, piedāvājot kompromisu, šo bērnu pilsētiņu esam samazinājuši gandrīz uz pusi. Līdz ar to būs mazs rotaļlaukums, nevis varbūt vērienīga bērnu pilsētiņa. Bet, lai tā ir, ja jau iedzīvotājiem tā ir ērtāk, tad tā arī darām. Un patreiz ir apstiprināts projekts, un vistuvākajā laikā, es domāju, mēnešu laikā tiks izsludināts iepirkuma konkurss, kur mēs mēģināsim šo uz papīra izlikto ideju, varbūt pat vēl pirms teritorijas plānojuma apstiprināšanas, realizēt dzīvē. Tāpat mēs esam saņēmuši diezgan daudz absurdus piedāvājumus no iedzīvotājiem. Šeit gan taisnības labad jāsaka, ka laikam ne jau no iedzīvotājiem, laikam no tās iniciatīvu grupas, kas iedzīvotājiem stāsta vienu, uz papīra raksta pavisam citu, pārliecina iedzīvotājs, ka tiek projektēts kaut kas viņiem nelabvēlīgs, un iedzīvotāji pat īsti nemaz nezina, ko viņi ir parakstījuši. Tad, lūk, šie iesniegumi ir ar daudzām absurdām lietām, teiksim, kā mēs esam pret LMT stācijas izveidošanu Baložos. Man ar skumjām jāatzīst, ka sēžot šajā kabinetā, es praktiski pa mobilo telefonu neesmu sazvanāms, jo zonas šeit nav. Ir kāds 4 vai 5 vietas pilsētā, kur ir tikpat problemātiski sazvanīties. Tad ir jautājums, kuram bija tā ideja, ka Baložos ir jābūt tikai Baložu pastam, ka modernās tehnoloģijas mums nebūtu vajadzīgas. Tad visas teritorijas, kur tika paredzēts veidot sabiedriskos objektus, par tiem arī pretenzijas. Mēs gribam tikai kokus, mēs negribam te nekādu dabu, mēs negribam nekādas attīstības zonas. Lielākais paradoks, protams, bija tad, kad ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes maksimāli samazināt perspektīvās abūves teritorijas, atgriežot atpakaļ zaļajās zonās, mēs šo vēlmi izpildījām, un tie opozīcijas deputāti, kas
it kā ierosināja šo iedzīvotāju iesaistīšanos, pēkšņi pateica, kāpēc jūs tās abūs teritorijas te likvidējat? Vajadzētu tā kā šeit tās mājas būvēt. Kā? Saprotiet, tai Balūžu ielā, tad vajag, lai visā ielas garumā ir mājas. Nu tad, mīļie draugi, izvēlaties paši, jo ko tad jūs īsti gribat? Vai jūs to jampadrats taisat tikai tāpēc, ka nevajag teritorijas plānojumu? Jo tad, draugi, varbūt būtu ministram iespēja kādu priekšsēdētāju atlaist no darba. Vai tomēr darbojamies, lai arī tālākā nākotnē, turpmākos 12 gadus, iedzīvotājiem šeit būtu interesanti un patīkami dzīvot. Taču, neraugoties ne uz ko, Balūžos domā strādā un jau nākotnē plāno bērnu dārza rekonstrukciju, lai palielinātu tā kapacitāti. Rekonstrukcijas plāns paredz iekārtot teritoriju, tāpat būs jauns mācību korpus skolai, kurā uzņems arī vecākās bērnu dārza grupiņas. Projektu plānots īstenot nākamo 2 gadu laikā. Tas, kas mums ir izdarīts, tas ir, mēs esam praktiski jau pabeiguši kultūras namu, praktiski mēs esam pabeiguši skolas vecās ēkas renovāciju. Patreiz mēs esam to kapacitāti pieaudzējuši gandrīz līdz 5 miljoniem budžets. Tātad mūsu kapacitāte patreiz ir bez spriedzes, mēs varētu ņemt līdz 11 miljoniem kredītus, neradot draudus budžetām. Spējot attīstīt tālāk arī infrastruktūru, ielu tīklus, labiekārtošanu un vēl daudz. Un tas nozīmē gan jauns sporta komplekss, gan infrastruktūras attīstība. Balūžos būs. Pašvaldība dzīvo, aug un attīstās un grib dzīvot labāk.